Madonas novada pašvaldība, gribētu teikt, beidzot ir uzsākusi darbu pie pašvaldības mežu apsaimniekošanas stratēģijas. Saprotot to, ka pašvaldības mežs tas varbūt nav tikai resurss, kā mēs to bieži vien redzam un tā kā vērtējam no tādas finanšu resursa viedokļa, bet tas ir arī resurss kā ainava, tie ir arī ekosistēma pakalpojumi, tā ir arī rekreācijas teritorija, un noteikti mēs kā pašvaldība aizvien vairāk arī no šādas prizmas mēģinam uz pašvaldības mežu skatīties. Un tādēļ sadarbībā ar SIA Ekosolu esam uzsākuši darbu pie pašvaldības mežu apsaimniekošanas stratēģijas. Mēs gribam salikt pa plauktiņiem visu savu saimniecību, saprast, kas tad mums ir, kas tad mums nav, ko mēs darām pareizi, ko mēs darām nepareizi, varbūt kā mēs varētu uzlabot komunikāciju ar sabiedrību, kā mēs varētu uzlabot un labāk savu resursu apsaimniekot, un tas noteikti mums būs tāds labs dokuments, uz kura bāzes tad plānot nākamo gadu pašvaldības meža apsaimniekošanu, jo, jāsaka godīgi, valsts kontrole 2 gadus atpakaļ, manuprāt, revīzijas ziņojumā ļoti skarbi sabāra visas pašvaldības par to, ka mēs nesaimnieciski ar šo resursu strādājam un izmantojam, un mēs noteikti arī to ņēmām diezgan personīgi un gribam sākt saimnieciski saimniekot ar saviem resursiem. Tādēļ šodien došu vārdu SIA Ekosolu pārstāvjiem izstāstīt par to, kāda tad ir esošā situācija. Un noteikti es aicinu jūs iesaistīties diskusijā, paust arī savu viedokli, kā jūs to redzat, vai varbūt kā jūs to neredzat, kā nevajadzētu darīt. Un noteikti jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs, lai to dokumentu izveidotu tādu, ar kuru mēs tālāk varam strādāt. Tā kā dod vārdu jums. Jā, tev, Edmundam. Jā. Labdien visiem! Es arī saku paldies visiem, es saprotu, mežu apsaimniekošanas un dabas vērtību entuziastiem Madonas novadā. Man ir arī vēl prieks, tāpēc, ka es pats esmu un prieks ar šito projektu šeit strādāt, jo tā ir tāda drusku atgriešanās dzimtenē, jo es pats arī esmu pirmo dzīves daļu sevi pieskaitījis tolaik pie Madonas rajona. Es esmu izcēlies no Lubānas, un tad es tā kā bišķi esmu atgriezies mājās. Un vēl viena lieta, kas man patīk šajā visā, kad Madona, šobrīd gan arī citi to aizvien biežāk dara, bet jebkurā gadījumā ir patīkami, kad arī pie šādiem dokumentiem pašvaldība uzaicina sabiedrību, jo mēs varējām formāli bez šitā pasākuma, mēs varējām iztikt, bet mēs gribējām, un tas bija pašvaldības uzstādījums arī, ka lai būtu šī sabiedrības iesaiste, un tātad, tā mēs te esam sapulcējušies. Un vēl viena lieta, ko es no savas puses laikam gribu teikt, ka šī nebūs tāda, lai jūs lai drusku atbrīvojat savu kritiķi iekšējo, kas droši vien visiem latviešiem ir tāds diezgan pamatīgs. Šis vairāk ir tiešām tāds sanākšana un mērķis ir dzirdēt sabiedrību, tā skaitā arī pašvaldību par to, ko jūs gribētu redzēt šajā plānā, gan kā dokumentā, gan arī, ko jūs vispār domājat vai gribētu redzēt attiecībā uz pašvaldības apsaimniekotajiem mežiem. Jo šis vēl nav ne ziņojums, ne plāns, ne kaut kas tāds. Šī ir tāda, mēs šobrīd esam fāzē, kad esam iepazinušies ar oficiālo daudz maz informāciju un pašvaldības arī sniegto, veikuši tādu apkopojumu, un tad par to es arī šodien paprezentēšu jums, kā tie meži izskatās no dažādiem griezumiem. Un tad tālāk būs jau šī diskusija, kur tad vairāk mēs tiešām gribēsim dzirdēt to balsi. Jo pats meža apsaimniekošanas plāns, jo viņš laikam pareizāk ir jāsauc kā plāns, nevis stratēģija. Mēs gan arī viņu tā cienīgi saucam par stratēģiju, arī birojā, bet beigās man tur kolēģi jau labo saka, nē, tu saki, ka tas ir plāns, nevis stratēģija. Tā kā tas būs uz kaut kur uz janvāri gatavs pēc visa, un tad mēs arī viņu droši vien prezentēsim, vai nu mēs, vai pašvaldība pati, tad redzēs. Bet labi, tad ļoti īsi par mums pašiem. Mēs esam, īstenībā mums oficiālais nosaukums ir garāks un tāds
industriālāks. Mēs saucamies SIA Ecosystem Solutions Latvija, bet jā, saīsinājumā mums zīmola nosaukums mums ir šis Ecosols. Un tad kolēģi, kas vairāk strādā ar šo zīmolu, domāju, tad viņi izvēlējās, ka zvirbulis ir tas, ar ko mums sevi ir jāasociē un jāpiesaka publiski. Jā. Un uzņēmums, kā pats uzņēmums, kā juridiska vienība, mēs esam salīdzinoši jauni. Mums ir tikai 2,5 gadi, kas varbūt var likties baigi maz, bet no otras puses mums ir tiešām ļoti laba ekspertu komanda. Daļa no viņiem ir šodien arī šeit. 2 doktori, kas ir tieši arī un ar pieredzi arī Latvijas valsts mežos un universitātēs. Un līdz ar to, un arī tie, kas neatbrauc šeit līdzi, mums ir ap 20 cilvēku komanda kopējā. Tā kā, šis mums ir tāds no vienas puses salīdzinoši mazs darbiņš, bet no otras puses arī ļoti interesants un izaicinošs, jo mēs arī dzirdējām, gan no Madonas kontekstā, mēs tikāmies ar Cēsu pašvaldību pirms gada laikam, un tad viņi arī teica šo lietu, ka meža apsaimniekošanas, pašvaldību meža apsaimniekošana esot nepieciešams tā kā šie plāni, tā kā mums bija interesanti arī te pieslēgties. Bet jā, tad šodien mēs tad runāsim par šo plānu, vai idejām plānām, vai ko tur vajadzētu atspoguļot. Un tātad šis plāns ir 26. un 35. gadam, un tad viņš varētu būt gatavs uz nākamā gada sākumu. Un tad tas, par ko šodien būs šī prezentācija, kā jūs arī minējat, tad mums būs tāds apkopojums par pašvaldības mežiem vai no īpašumā esošajiem vai valdījumā esošajiem. Tad tas mērķis bija arī, ka mēs caur šo prezentāciju iesaistam sabiedrību. Tas ir jūs, mums arī ir bijusi, mums kopā ar pašvaldību mums bija arī aptauja, kur arī, es ceru, ka jūs piedalījāties. Un tad arī iesaistīt, ne tikai plānu izstrādē, bet arī tad informēt par tālākajiem soļiem un iespējām izteikties. Tad, kā tas šodien izskatās, kopumā pasākums ir, pēc plāna bija paredzēts uz 2 stundām. Tad pirmo pusstundu būs prezentācija. Es gan mēģināšu varbūt to tempu drusciņu pātrināt, savu izskriet viņiem salīdzinoši ātri cauri. Tad mums ir tā kā atvēlēts ap 20 minūtes diskusijai, kad mēs varam tā kā uzdot jautājumus kaut kādus mums, varbūt pašvaldībai. Kas interesē, varbūt mēs nevarēsim uz visiem atbildēt, jo mēs tā kā varbūt vēl pilnīgi visu nezinām par mežiem. Tad mums būs tāda, un tad droši vien varētu būt tā kafijas pauze izslavētā, kas nav šeit ielikta, bet kura tad varētu notikt. Un tad mums ir tāds jau radošāki vingrinājumi tur ar flomasteriem, ar līmlapiņām. Es zinu, ka dažreiz cilvēkiem, sevišķi, viņi ir ļoti lieli eksperti vai viņiem ir lieli amata nosaukumi, nevienmēr viņiem patīk šādas bērnišķīgas nodarbes, bet īstenībā tās ir ļoti noderīgas un vajadzīgas un īstenībā ļoti palīdz saprast, ko vajadzētu uzlabot. Un tad ir arī priekšlikumi. Tad būs vēl tāda starp aktivitāšu kartēšana un priekšlikumiem. Vēl mums ir paredzēta arī īsts aptaujas apkopojums, kur mēs parādīsim, kādi bija rezultāti no aptaujas, un tad ir priekšlikumi. Un tad beigās, es nezinu, ir uzrakstīts, ka būs šo galvenie secinājumi. Es ceru, ka tādi arī būs radušies. Vai katram pašam, vai mums visiem kopā, tad redzēsim. Tad prezentācijas struktūra. Es varbūt baigi šito jūs redzēsiet pašā prezentācijā. Un tad kā tas, vienkārši varbūt tāds liels ieskats arī mēs paši gribējām saprast, kam vajadzētu būt šajā mežu apsaimniekošanas plānā vai par ko ir runa, kad lieto vārdu salikums mežu apsaimniekošanas mērķi vai plāni, un tad tur ir 4 lielās daļas. Tad ekoloģiskie mērķi, tad ir ekonomiskie, kas droši vien ir visiem vislabāk zināmi, sevišķi varbūt Madonas novadā, kas šķiet ir viens no mežainākajiem.
Un, man liekas, arī nodarbinātība ir ļoti daudz. Tā kā jums vajadzētu par šo daļu zināt ļoti daudz un labi. Tad ir sociālie mērķi, kas jākļūst aizvien aktuālāki mūsdienās un aizvien vairāk mežu īpašnieki, parasti tās ir publiskās personas, sāk domāt arī par sabiedrības izklaidi vai iesaisti vai izglītošanu. Un tad ir mežam ļoti nozīmīga loma ir arī klimata pārvaldībā. Un varbūt mūsdienās arī aizvien aktuālāk mums arī būs viens slaids. Nevienmēr bieži ir tā, ka mēs visi ļoti koncentrējamies uz klimata pārmaiņu mazināšanu, un tad arī bieži vien sakam, ka vajag mežus, vajag apmežot un tā tālāk. Bet aizvien vairāk un mūsdienās droši vien aizvien svarīgāk arī kļūst domāt par to, jo klimata pārmaiņas notiek. Patīk, mums nepatīk, piekrītam, nepiekrītam, bet domāt arī par to, ka klimats ietekmē mežu pašu. Līdz ar to tas ietekmē droši vien, sāk ietekmēt iespējams sugu izvēli, apsaimniekošanas metodes un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā tas ir par šo. Tad par politiku, kas arī būs šajā dokumentā, kā mēs arī esam viņu iecerējuši, tā tad būs tāds lielā bilde droši vien kaut kādas Eiropas nostādnes, tad Latvijas nacionālā politika, kas ir kaut kāda MK noteikumi, tā skaitā arī MK noteikumi, kas paredz, kā ir šim plānam jāizskatās, vai ko viņam vajadzētu ietvert sevi, un tad arī Madonas, un savukārt Madonas novada pieeja meža apsaimniekošanai, tas vairāk droši vien ir no sarunām, no šodienas arī kaut kāds iegūts info, un tad jau darba laikā arī saskaņotais ar Madonas novada pārstāvjiem tieši, kam tur vajadzētu būt tajā plānā. Tad tas konkrēti jau šī plāna mērķis būs arī apskatīties, kāda varētu būt ilgtspējīga meža apsaimniekošana. Tur arī droši vien mēs katrs ar ilgtspējīgu saprotam kaut ko mazliet citu. Kā saglabāt un vai saglabāt bioloģisko daudzveidību un ainavvērtības un nodrošināt sabalansētu resursu izmantošanu un atjaunošanu, kas varbūt būs mazāk. Tā kā mēs arī tam pieskarsimies plānā, bet tas droši vien jau būs vairāk politikas veidotāju un tad arī izpildvaras lēmumi. Kā tad sastāv ilgtspējīga apsaimniekošana? Ne tikai mežos, bet šajā gadījumā mežos, ka vienmēr ir jācenšas līdzsvarot saimnieciskās un ekoloģiskās intereses. Tas nevienmēr ir, un mēs, piemēram, arī savu uzņēmumu pozicionējam, ka mēs neesam tādi ļoti radikāli zaļie. Mums gan ir, protams, daži komandas biedri, kas ir radikālāki, daži ir netik, bet mēs arī ar otru, ar Artu, kas ir šī uzņēmuma arī dibinātāja, es domāju, es un Ārta, es esmu vadītājs šī uzņēmuma. Mēs arī kopā studējām, un tāpēc arī šis nosaukums. Un mums ļoti patīk tas ekosistēma piegājiens. Un tas ekosistēma piegājiens paredz to, ka daba ir visam pamatā. Proti, ka tas nav tā kā, vienmēr sakot, kad ir trīs lietas, kā sastāv. Viss šis piegājiens ir daba, ja viss dzīvais, ja viss resurss, kas mums ir, tad ir sabiedrība un tad ir ekonomika. Un bieži vien mēs nostādām tā kā, ka vienmēr ir ekonomika, bet pēc būtības tas līdzsvars ir jāmeklē, jo tas nav tik daudz vairs par, pieņemsim, dabas aizsardzību mūsdienās, vairs nav tik daudz par to, kā aizsargāt kaut kādas sugas, vai viņu izmiršanu vai neizmiršanu, bet īstenībā tas ir par to, kā aizsargāt mūs pašus. Jo mēs varam, protams, to varbūt neieraudzīt, bet jebkurā gadījumā jebkas, ko mēs radām cilvēki, ko rada ekonomika, tas viss tiek paņemts no dabas. Un ja nebūs šīs, ja mēs tā kā nesāksim drusku domāt par to rezervuāru, no kura mēs ņemam, tad kaut kādā brīdī tas viss arī beigsies, varbūt ne tuvākajos 10 gados, bet kaut kad tas ar to būs slikti. Tad par bioloģisko daudzveidību. Tas mums ir mīļš temats, un mēs droši vien tur arī liksim idejas šajā plānā attiecībā uz šo. Par resursu izmantošanu, kas ir vairāk tāda koksne,
sabiedrības līdzdalība, ko mēs šis jau ir pieminēta viena aktivitāte un cerams, ka būs vēl. Ne tikai varbūt šī plāna kontekstā, bet ap to saistīti un tālāk. Es nezinu, kā pašvaldība arī šo dokumentu tālāk, cik aktīvi integrēs, nezinu, kaut kur citur un kā par to darbosies. Jā, un tad klimata noturība, tas, ko es arī teicu, viņai ir divas šīs jau šķautnes, nevis tikai par to, ka mežiem ir jāpalīdz saglabāt klimata stabilitāti, bet īstenībā arī mežiem ir jādomā, vai meža apsaimniekošanā ir jādomā, kā cīnīties, varbūt ir pārāk skaļš vārds, bet kā apsaimniekot mežus tā, lai arī viņi būtu noturīgi pret klimatu pārmaiņām. Tad tā struktūrā, kā mums šeit notiekās, mums tā daļa, kā mēs redzam, tā tad ir trīs posmi. Viens ir esošās situācijas tāds raksturojums, kas ir principā mūsu izpratnē pabeigts un ko mēs arī šodien, kāpēc mēs šodien varam šeit kaut ko noprezentēt. Tad mums esam tādā droši vien jau daļēji iesākuši tā kā paši savā pusē arī analīzes daļu, bet viens no analīzes aktivitātēm ir arī šodien no jums uzzināt kaut kādus ieteikumus un sadzirdēt varbūt kaut ko tādu, ko mēs neesam iedomājušies. Un tad, tad tālāk mēs novembrī nobeidzam to daļu, droši vien jau pat šonedēļ, nākošnedēļ, un tad ķeramies klāt pie stratēģijas vai pie šī plāna rakstīšanas, kas mums ir jāpabeidz līdz Ziemassvētkiem, lai mēs varētu janvāra sākumā jums viņu atdot ar fanfārām, bet ar pēnaktu. Laikam. Jā, un tad rīcība un uzraudzība, tas vairākais tās līnijas jau ir pašvaldības ziņā vai citu konsultantu ziņā, ja tādi tiks piesaistīti. Tad kā izskatās Madonas, un šodien, kad mēs runāsim par Madonas mežiem, mēs nerunājam par visiem mežiem, kas ir Madonā, jo viņi ir ļoti daudz, mēs tātad runājam par tiem 2300 hektāriem, kas vai juridiski pieder pašvaldībai vai pašvaldības skaitas tiesiskais valdītājs. Es ceru, ka jūs man nečalenžošat šodien un neprasīsiet izstāstīt atšķirības. Es ceru, ka jūs to ziniet paši labāk, ar ko atšķirās tiesiskais valdītājs no zemes īpašnieka. Kā es to tulkoju, tātad īpašnieks ir, īpašumi ir tie, kas ir zemes grāmatā ierakstīti, un tiesiskais valdījums ir, kas kaut kādu iemeslu pēc piekrīt pašvaldībai, bet vēl nav reģistrēts zemes grāmatā. Jā, un tad pašvaldībai ir diezgan daudz mežu, bet tāpat laikā nepārāk daudz, jo citiem ir vairāk mežu. Es pieņemu, ka Latvijas valsts mežiem vai arī privātajiem, jā, un tā. Bet, es domāju, no pašvaldībām es droši vien esat viena no lielākajām mežu turētājiem. Un tad lielākais mežs kā masīvs ir pie pašas Madonas, laikam tas ir domāts Smeceres sils, ja, kur es arī esmu kaut kādās sacensībās piedalījies kaut kad sen. Un tad ir arī valdījumā, tad, ko mēs šodien runājām pie Lubānas un tad Lubāna Mitrājā. Tā kā šādi izskatās. Tad tālāk, kā tas izskatās griezumā, man šis slaids nepatika, jo es vienmēr biju iedomājies, ka Lubāna vai Lubānas gals ir mežainākais Madonā, jo man liekas, ka tur nekā cita nav kā meži tikai, ja? Bet ērgļi izrādās. Labi, es gan pieņemu, ka šis varbūt nav ļoti ilustratīvi, jo drīzāk tas ir pašvaldībai, vienkārši tur visvairāk pieder meži. Tas īsti neizslēdz varbūt to, ka Lubāna joprojām uzvar, bet tas man būtu interesanti, zināt, un tad lielākā daļa no šiem visiem mežiem ir dabiski veidojušies, kas, es nezinu, vai tā drīkst teikt, es neesmu varbūt pats meža eksperts, bet tas nenozīmē, ka vienkārši tas nozīmē arī, ka tā apsaimniekošana ir bijusi nepārāk aktīva, un tad viņi vienkārši paši arī dabiski veidojās un paši dabiski arī dzīvo savu dzīvi. Tātad, kopumā no visiem meža vai šiem meža īpašumiem 94% ir mežaudzes, 3% ir izcirtums un 3% ir kaut kas cits. Un mums šodien bija ļoti zīmīgi, ka mēs iebraucām braucot uz Madonu, mēs gribējām pa ceļu piebraukt pie visiem mežiem, kas ir blakus ceļam. Tā kā mēs braucām pa to, kas ir Jaunkalsnovas ceļš iekšā, un mēs pie pirmā piebraucām.
Un man saka, mežs, bet tur nav mežs. Tur ir ļoti izskatās labi apsaimniekots lauks. Nezinu, tur kāds varbūt zemnieks kaut ko dara vai kaut kas tāds. Nu, tur mežs toči ir bijis ļoti, ļoti sen, tur nebija neizcirtums nekas. Tā kā mēs pie pirmā nokļuvām tieši pie tā, kur nevajadzēja nokļūt. Es biju cerējis, ka es iebraukšu pirmajā, tur vajadzēja laikam braukt no tās kujas puses vai kā tur tad ir, varētu būt. Nu jā, tur varētu, vai ērgļigals, jā. Tur atkal dubļi ir, tāpēc, mēs nebraucām. Bet, labā ziņa tāda, ka jūsu mežos vismaz 94% ir mežs. Tad tagad jau mēs pieejam pie tiem datiem, kur atkal es neesmu eksperts, bet pēc šīs tabulas es saprotu, ka jums ir arī ļoti vērtīgi pēc ražīguma meži, ka pamatā lielākā daļa ir tātad šajās pirmajās 3 bonitātēs, un pirmā, piemēram, ir vispār vislielākā, kas nozīmē, ka ražības rādītāji Madonas mežiem ir ļoti augsti. Pēc koku sugām tad vislielākais īpatsvars ir bērs, tad ir egle, baltalksnis, priede un apse. Un pārējās tad ir mazāk. Pēc krājas, un tas, kur es pieskāros, tā tad ir lielākoties tieši tādi dārenis un sausieņi, kas ir lielākā daļa, tātad, kas ir ražīgākie. Mums arī būs, man liekas, ka parādīsies prezentācijā pēdējo 5 gadu laikā nocirstie meži, un tur būs tā krāja arī ļoti laba, tā kā uz tiem hektāri pret iegūto ražu vai kubatūru. Jā, šeit ir sadalījums tieši tas pats, varbūt pa koku sugām, kā tas izskatās pa pagastiem. Un tātad, piemēram, man svarīgajā Lubānā, var saprast, ka apse tur vispār nav. Kaut gan jocīgi, jo man liekas, ka Lubānā ir slapš apkārt diezgan daudz, bet izskatās, ka, kaut gan īstenībā droši vien atkal tas neizslēdz to, ka Lubāna ir apse, bet vienkārši pašvaldības īpašumā pārsvarā tā tad ir, izskatās, ka visvairāk priede. Šos jau mēs, man liekas, pieskārāmies, es vienkārši varbūt visus tos slaidus nerādīšu. Mēs arī šo prezentāciju aizsūtīsim pašvaldībai, tā kā jūs varēsiet iepazīties un arī izplatīt, kādam vajag. Tad ir kas ir vēl. Šis ir tāds interesants slaids, mēs šodien runājām tieši pirms sanāksmes tātad pa vecumu klasēm. Un kas ir zīmīgi, mums, piemēram, kā dabiniekiem ļoti patīk šī daļa, kad ir 80+. Tas nozīmē, ka tie ir droši vien bioloģiski vērtīgi meži, veci meži. Droši vien tie, kas no jums šeit sēž un kuri saprot mežu, tā kā no meža strādes puses, viņi droši vien teiktu, ka šis ir diezgan nolaidīgi, kad šī tik tālu ir nonācis. Ja? Jo droši vien vajadzēja būt vairāk tam procentuāli tai daļai, kas ir 41, 60 gadi, un mēs tur runājām, ja, ka meži... Jā, ka tas ir tās briestaudzes. No meža strādes viedokļa tam vajadzētu būt lielākajam, lai tas mežs būtu līdzsvarots. Bet tā kā izskatās, ka ir daudz jaunu mežu, ir daudz skaistas nākotnes, bet ir arī ļoti labi vecie meži, kas patīk dabas mīļotājiem un dabiniekiem. Šeit tātad tas pats izstāstīts tikai mazliet citādā veidā un krāšņāk, šādi meži mums patīk. Es gan klausījos vienu Latvijas valsts mežu diskusiju, kur piedalījās Latvijas valsts mežu pārstāvis. Tad, viņš, protams, nenāja par šo bildi, viņš runāja vienkārši tā vārdiski, bet es sapratu, ka šīs mežs viņam ļoti nepatiktu, jo tas būtu tā kā te viss ir slikti. Tad šis ir atkal tas pats, ka pieaugušas un pāraugušas audzes Madonas novadā ir lielākoties, un tad ir vidējā vecuma audzes, kuras noteikti nākotnē vēl dos rezultātu. Šis ir arī
pieaugušas, jā, tas pats pēc krājas. Un, jā, ko es arī teicu, tātad mums, bet tas ir pirmšķietami, mēs neesam veikuši dabas biotopa ekspertīzi, vai mūsu biotopa eksperts nav šajos mežos bijis. Tas viss ir šobrīd balstoties uz mums sniegto informāciju vai uz kamerālajiem datiem, proti uz karšu datiem, bet pirmšķietami liekas, ka no bioloģiskās daudzveidības pašvaldībā ir, Madonas novadam ir ļoti laba struktūra no daudzveidības. Jā. Un tad ir tas, ko es teicu, tad slaids tātad par pēdējiem 5 gadiem, par izstrādes apjomu. Tātad, šobrīd izskatās, ka ap 100 hektāriem ir tikuši izstrādāti, un tad tā krāja. Tad viņai nepareizi sarēķināt. Es tagad sapratu, varbūt nav tik labs cipars, tomēr tad nav, jo es sarēķināju šo kopējo krāju tikai uz tiem 60 hektāriem. Tad ir droši vien drusku sliktāk, tad ir ap 200. Ne drusku īstenībā, tad ievērojami, tad ir ap 200 kubikmetriem uz hektāru. Bet jā, tas, ko var redzēt, ka tas, laikam, ir tad administratīvā reforma nostrādājusi, ja? Ka ir sākušas... īstenībā interesanti. Es domāju, bet kad apvienojās novads Madonas? Ja? Bet tas nozīmē, ka 20. droši vien tā bija Madonas, tas bija mazāks, tāpēc ir mazāka platība, un tad nāca klāt, un jā, to es... Jā, starp citu. Labs komentārs. Tad nebija? Jā, droši vien nav, jā. Tagad tā, kas ir man mīļākā daļa, tad Madonas novadā no 2000 hektāriem, 2300 hektāriem, tad vieni 20% ir dabas aizsardzības teritorijās, lielākā daļa no tām ir Vestienā, tad ir arī Lubāna, Mitrājas un Kujas dabas parks, ievērojamas lietas. Tas izskatās arī šādi. Un šeit ir tā, ka tā sarkanā krāsa ir tā kā biotopi, kas ir vēl atsevišķi. Tad ir dabas aizsardzības teritorijas, kas varbūt neuzliek par pienākumiem tam mežam neko, tam mežam pašam īpaša aizsardzība, bet tad ir aizsargājamie biotopi. Un tas ir tā kā daudz smagāks liegums meža strādē vai kaut kam tādam. Bet, piemēram, mēs braucām garām, mēs jau minējām, tad šodien mēs bijām iegājuši arī Smeceres silā drusciņi ar vienu kāju. Mēs īstenībā ar kāju mēs neiebraucām, mēs ar mašīnu tikai iebraucām. Ja? Un tad var redzēt, ka viens no biotopiem jau šobrīd ir devies pie, tā teikt, tēviem. Viņa vairs nav, jo mežgrauzis ir darījis savu. Un es sapratu, ka tas egļu mežs, kas bija biotops, kas bija Smeceres silā, tas šobrīd jau ir beidzis savu eksistenci. Bet tā kā Madonā ir ļoti daudz dabas vērtību, par ko man ir prieks. Es zinu, ka ne visi vietējie ir tik priecīgi kā es, jo tas droši vien arī uzliek dažādus pienākumus un izdevumus. Bet tātad Madonā viss ir diezgan zaļi. Un tad no šiem 400, cik tur bija 40 hektāriem, tātad 96 ir šīs īpaši aizsargājumie biotopi, kuriem tātad ir ļoti specifiski un šie saimnieciskie ierobežojumi. Un tad šeit ir uzskaitījums, kas tie ir par biotopiem. Tātad, ja interesē, es viņus visus nepārlasīšu, bet tātad, ja jums interesē, jūs varat apskatīties, kas ir vērtīgākais. Izskatās tā uz aci, ka pamatā tie ir slapji meži. Un tāpatās, ir arī aizsargājumās sugas. Droši vien, man liekas, Madonas novads ir iespējams visslavenākais ar mazo ērgli, pateicoties Kujas aizsardzības pārvalde grib, lai šie mikroliegumi jaunizveidoti atrastos daudz maz tuvu tām vietām, kur viņi tiks iznīcināti. Un līdz ar to
šeit nav varbūt tik viegli atrast, bet, ja Cēsīs kaut ko būvēs, ir kaut kāds vēja parki padomā Cēsu novadā, tad varbūt tas arī ļaus, starp citu, varbūt arī pašvaldība var piedalīties tajā biznesā un veidot mikroliegumus un saņemt par to naudu. Bet es nezinu, kāds ir publiski iestādē, bet es vienkārši zinu, ka tagad ir privātie mežu īpašnieki sāk apsvērt šādus biznesus. Jā, un tad par ainavām. Šis ir droši vien vēl tā daļa, kur mēs vēl neko baigi daudz neesam analizējuši. Ir tāds ļoti tiešām virspusējs un skarts. Diezgan noteikti, jā, visi saprot, ka Vestienas ainavu apvidus ir ļoti jūtīga teritorija šajā. Un man liekas, ka no mežu proporcijas, ja skatās tieši jums arī ir visvairāk Vestienas ainavu apvidu, ja tā proporcionāli sadalītu, tad droši vien, jā, ka tur būs arī no mūsu puses rekomendācijas vai, tās varbūt tikai rekomendācijas par to, ko tur darīt ar tiem mežiem. Jā, un tad šodien jau Ramona pieminēja arī tādu lietu kā ekosistēma pakalpojums, kas mums patīk, kas ir arī tāda dabas un klimata vērtēšanā diezgan, nevarētu teikt, ka tā ir īstenībā moderna lieta, viņa ir diezgan sena, bet viņa kaut kā ļoti lēnu ienāk mūsu ikdienā. Viņa īstenībā ļoti saistīta arī ar kartogrāfiem, ar tādu piegājienu. Man liekas, arī teritoriju plānojumos. Man liekas, ka viņam pat ir tāda radusies ar to domu, ka pieņemsim izmantot šo ekosistēmu pakalpojumu pieeju teritoriju plānojumos, kur varētu tad auditēt vai vērtēt tās teritorijas pēc šiem ekosistēmu pakalpojumu vērtības. Un tur ir algoritmi apakšā, kā viņi nosaka tās, jo nevienmēr viņai ir jābūt, piemēram, ļoti dabiskai teritorijai, lai viņi dabūtu augstu punktu augstus punktus. Tur ir arī citi rādītāji. Bet jā, tad ir 4, bet mēs šeit esam izcēluši tātad no šiem ekosistēmu pakalpojumiem, tad ir piegādes pakalpojumi, kur pamatā tas ir parastā koksne, biomasa, sēnes, ogas, medības, viss vienādi sakot, ko mēs varam tā kā nosacīti pielikt cenu klāt, ka mēs saprotam, ko tas maksā, ko tas dod, un tad ir šī ekonomiskā funkcija. Tad mežs, kā tad, es esmu vairāk kārtīgi arī šodien pieminējis, viņam ir šī klimata regulējošā funkcija, kas ir grūtāk varbūt novērtējama, bet arī, protams, var, tad cik viņš CO2 piesaista, kā viņš iedarbojās uz kaut kādu ūdens apriti, ekosistēmā un tā. Un tad ir 3, kas arī, ko mēs šeit noteikti apskatīsim, kas ir kultūras pakalpojumi, bet zem kā iet viss turisms, rekreācija, izglītība, arī ainava, iet zem kultūras apakšā, un tad, proti ar to vairāk ir, kas uzlabo mūsu cilvēku tādu labbūtību vai labu noskaņojumu, teiksim tā. Un tad par to, ko es arī vairākas reizes šodien pieminēju, tad par klimata ietekmi jau uz mežiem. Un tā tad klimats mainās, ir aizvien lielāks risks arī uz vētrām, uz spēcīgām vētrām, tādām, kas nolauž, izdara ļoti daudz postījumus. Man liekas, ka šogad arī, es nezinu, vienā citā kontekstā man teica, ka Madona šogad ir vislabjākais arī bijis, ka jums ir ļoti daudz līs, kas arī droši vien ir šīs pašas. Un arī, man liekas, pirms dažiem gadiem jums diezgan daudz bija tās vējgāzes, vai kā sauc to, kad pārgāja pārī. Es domāju, ka jūs ziniet, par ko es runāju labāk nekā, jo Rīgā neko tur negāž, kur jau es tagad dzīvoju, un arī to lietu var pārdzīvot. Un tā, tad arī kaitēkļi, tie paši mizgrauži. Kaut gan ir arī viedoklis un droši vien arī diezgan pamatots, ka mizgrauži izplatās arī drusku dēļ mūsu apsaimniekošanas praksēm, bet arī klimats ietekmē. Tātad ugunsgrēki ir aizvien lielāki, ir šie sausuma periodi un arī un klimata pārmaiņas. Ka, piemēram, mums ir aizvien ziemas sliktākas. Piemēram, es biju vienā pasākumā pirms 2 gadiem, kur viens no man liekas, viņš ir mežkopības eksperts. Viņš teica, ka Latvijā šobrīd jau sāk domāt, varbūt tas bija pat no Latvijas valsts mežiem, ka egli aizvien mazāk stādīt, kas ir mums, bet sāk domāt par citām sugām, kā, man liekas, dišskabārdi viņš toreiz minēja, kas varēja.
ka viņš tā kā ir tas, kas jau mūsu klimats atļauj arī ar šādām sugām. Kas atkal, tas ir klimats un visas šīs pārmaiņas. Un tas par ekosolu, tas ir nevis, protams, reklāma vienmēr noder, bet es vienkārši šo slaidu ieliku, tāpēc, lai es zinātu, ka mana prezentācijas pirmā daļa ir beigusies. Un tagad mums ir uzvedusies kafija, bet mēs vēl neesam viņu nopelnījuši, jo mēs vēl neesam diskutējuši. Un tagad mums ir jādiskutē. Tagad mums vēl tagad ir jādiskutē, un es tomēr, lai arī es stāstīju, ka es būšu īsts, es tomēr gandrīz tās 30 minūtes visas arī sarunāju. Par diskusiju. Šeit ir daži jautājumi. Mums likās, ka viņi būs baigi provokatīvie, bet tad, kad pie viņiem pierod, es saprotu, ka tas tāds latviskais provokatorisms vien ir sanācis. Tur nav nekas tāds ļoti skarbs un tā, bet šis ir vairāk varbūt, kur es varu pamoderēt, ja man sanāks. Šeit ir tikai tādi ievadami, tādi varbūt, lai raisītu jūsu radošumu piemēram, varbūt ir kāds, kas grib uzdot kādu, jautājumu šobrīd mums, vai pats sev, vai pašvaldībai. Tad būtu labi, Keita, tad jums vajadzētu pacelt roku, Keita pieies, iedos to, tā nav muša vai liela vabola, tas izrādās ir mikrofons. Un tad jūs varētu viņā arī ierunāt to savu jautājumu un varbūt stādīties arī priekšā, kas jūs esiet, vismaz, lai saprotu, vai jūs esat pašvaldības darbinieks, vai galu galā varbūt ekosolu kāds pārstāvis, jo tādi arī vēl te ir slepenie rindās, vai kāds varbūt no mežu ekspertiem vai no sabiedrības vienalga. Tātad, vai ir kāds? Arī lūgums runāt un likt ļoti mutē šo mikrofonu, jo mēs ierakstām šo visu pasākumu tā, lai mēs... Šis paliks vēsturē. Tā. Jūs turat rokā vienkārši turat tuvu. Jā, labdien! Mans vārds Juris Jādnieks. Esmu madonietis, esmu šeit gan meža īpašnieks Madonas novadā, gan arī eksperts, gan arī Rīgā vidas konsultatīvās padomes vadītājs. Un prieks pirmkārt par to, ka šāds plāns tiek izstrādāts. Tas ir brīnišķīgi. Es jau jums sarakstīju dažādus ieteikumus jau tajā aptaujā. Varbūt jūs tos varat kādā brīdī atšķirt, apskatīties konkrētas lietas. Ļoti labs šāda plāna pieredze ir jau Rīgā, kur ir izstrādāts pirmais šāds te plāns Rīgas mežiem. Viņš patiešām ir moderns. Biju arī pie tās izstrādes konsultēšanas kādā brīdī klāt. Un šeit jums ir daudzas izšķiršanās, ko jūs vēlaties panākt. Viena izšķiršanās ir, turpinam cirst biotopus vai neturpinam. Turpinam apzināti viņus iznīcināt vai arī neturpinam. Un skatoties uz to meža struktūru, tur sanāk tā, ka gan jau, ka tajos baltaukšņos jums tur ir ļoti daudz iespējas atjaunot visu ko. Visticamāk mainīt apzināti, jo pieejams Eiropas finansējums noteikti arī būs šajā nākamajā periodā. Ļoti daudz iespēju, ko varat izdarīt, atkarībā no tā, kas ir izdomāts. Tur vienkārši jāiet pa punktiem. Uz katru no šiem jautājumiem man būtu kāda atbilde un būtu ko teikt. Bet tad mums jātaisa tāda kā diskusija platforma ar konkrētām lietām. Jo, piemēram, skatoties arī uz tādu klimata trendu, kas būs, visticamāk, egļu mežiem būs slikti, tik līdz beigsies Lietuvas, nāks kāda karsta vasara, tūlīt atkal būs izgrauzes virsū, bet skatīties uz to, ka pamazām, piemēram, varētu aizstāt vismaz mitrājos, tur, kur ir mitras vietas un ko parasti mežsaimnieki novērtē kā zemes, tur ir švaki, tur nevajag neko audzēt. Varbūt pamazām vērsties uz to, kad audzēt, piemēram, melnaukšņus. Sākt audzēt melnaukšņus, jo melnauksni pagaidām nekas tā traģiski neapdraud. Melnauksnis ir noteikti arī veido nākotnes biotopus. Un es nesaku to tāpēc, ka mums būtu ļoti vajadzīgi kaut kā īpaši biotopi, vai es par viņiem gavilētu, bet teiksim, tā lieta, kā
Eiropas Savienība ir pieņēmusi dabas atjaunošanas regulu. Tur noteikti nāks kādas naudas aiz šīs regulas. Viņai noteikti sekos kāds finansējums. Ja teiksim, saulaicīgi varbūt ir sākta tāda mitrāja meža atjaunošana, piemēram, ar Melnauksni, varētu būt, ka tur jau ir kādas iespējas novadam arī kaut ko teiksim, nopelnīt, saņemt, piedalīties šajā pasākumā un gūt teiksim, ienākumus ne tikai no koksnes realizācijas, kā līdz šim tas varbūt tiek darīts vairumā gadījumu, bet gūt ienākumus arī no šiem atjaunošanas pasākumiem, no klimata pasākumiem, kur nāk projekti iekšā klimata kaut kādām teiksim, kompensācijām, vai arī mežaudžu nomaiņu, piemēram, tajos pašos baltaukšņos, kas iespējams daudzos gadījumos skatoties pēc tā vecuma, ja tur rādās baltaukšņus 40 gados, tad jau tur varētu būt jau tādas pussabrukušas audzes, kur noteikti kaut kas ir jādara vairāk. Un tad ir tas īstais brīdis varbūt veikt kaut kādu meža atjaunošanu. Teiksim, sugas nomaiņu mērķtiecīgu, ar to tad tam visam pamatā ir kaut kāds finansējums. Es varētu daudz pateikt katrā punktā, katrā nodaļā, bet varbūt, ka šis nav tas brīdis. Varbūt ir kaut kāds cits brīdis, kad ir jāpasaka vairāk kaut kas konkrēti. Ja jūs gribat tā kopīgu, tad, teiksim, manā skatījumā šobrīd ir jāpaņem mežu un saistīto nozaru pamatnostādņu preambulu, turienes jāpaņem ir pirmie teikumi, un pēc tam no Rīgas meža tā integrētā attīstības plāna tur var paņemt vēl daudz ko, kas ir, es teiktu, ka balstīts uz tādas ļoti modernas eiropeiskas pieejas, un līdzinās arī Vīnes mežiem, kas ir Eiropā otrs tāds lielisks piemērs, kur ir pilsētas, ja pašvaldības meži, kur tiek ļoti mērķtiecīgi, saprātīgi pārvaldīti. Tā kā jau uz to tiecamies, tad gan jau, ka šie divi dokumenti, un tad vēl tas, kas ir pašiem savā plānā, noteikti, tas kad tikko bija arī, kad novada turisma vakariņās, un var redzēt, cik ļoti daudz ir tomēr to turisma uzņēmēju, un viņu cerības patiešām ir lielas, bet tad tā daba, tas mežs un iespējams, ka tieši pašvaldības mežs arī kaut kādā mērā ir tas resurss, uz ko var balstīties vietas pievilcība, novada vietas pievilcība, arī tas turismas, arī turisma ienākumi, varbūt izglītības ienākumi, teiksim, arī vēl. Ievērtēt pavisam tādas lietas, kuras varbūt tradicionāli mēs neievērtējam. Tas ievadam no manis. Paldies! Es varbūt ļoti ātri no mūsu puses dažus komentārus par iesaisti un par komentāriem. Jūs droši variet, mēs gan arī noteikti atradīsim jūsu e-pastu, jūs reģistrējaties, un mēs labprāt sazinātos, tajā plānā par idejām. Bet es gribēju no savas puses teikt, mēs diezgan noteikti, laikam nevar teikt špikosim, jo tā jau nedara vairs mūsdienās, bet iedvesmosimies no Rīgas meža apsaimniekošanas plāna, to mēs jau paši bijām identificējuši, jo mums ir drusku tāda caur vienu citu pašvaldību sadarbība ar Rīgas mežiem, tāpēc mēs arī drusku zinām, ko viņi dara, un arī mums ir kaut kāda informācija. Un, piemēram, ko Rīgas arī meži dara, kas ir viena no nākotnes lietām, kura vēl šobrīd gan īsti nav skaidrs, kā viņi darīs, bet arī Latvijas valsts meži tur diezgan nopietni investē, tas ir par biokredītiem. Un kas ir bioloģisku, tā būtība ir tāda ļoti novienkāršojot, es arī neesmu eksperts tajā, ka proti, zemes īpašnieks vai, vairāk tad zemes īpašnieks vai teritorijas, ja viņš veic kaut kādus bioloģisko daudzveidību uzlabojušus pasākumus papildus, tad ir iespēja šo pārdot un ilgtermiņā, teiksim, šo pienesto bioloģisko vērtību. Un kā kungs minēja, droši vien ja tur tiek no, baltaukšņiem pārtaisīts par kaut ko, piemēram, iespējams, ka tas arī ir pārdodams pēc tam, bet tas viss ir tādā vēl tas tirgus izpētes, bet tā pašā laikā, piemēram, lielie, kā Latvijas valsts meži un Rīgas meži, ja es pareizi dzirdēju baumas, viņi jau šobrīd ir gatavi kaut kādus projektus sākt, tirgot šos saucamos biokredītus.
Tā kā jā. Vienu komentāru. Mēs iesākām par tiem biotopiem, par to, kas aizgājis bojā. Tad, atbildot uz to 5. vai varbūt tieši rosinot diskusiju par to 5. jautājumu, kā mežiem būtu jākalpo sabiedrībai, tad jāsaka, Smeceres sils un tur esošais biotops bija mums ļoti liels izaicinājums. Tā ir diskusija, varat paust viedokli pareizi vai nepareizi mēs darījām, bet Smeceres sila bāze ir starptautiska mēroga sporta aktivitāšu bāze. Un tur tiek veidot infrastruktūra tam, lai mēs kā pašvaldība sevi pozicionējam kā tādu sportisku vietu un tiešām daudz dažādas starptautiska mēroga sacensības tur tiek organizētas. Un tas viss notiek mežā. Tas viss notiek mežā un droši vien mežu būtu pareizi apsaimniekot kā mežu, bet tajā gadījumā, kad nāk Smeceres sila bāzes vadītājs un saka, kurš atbildēs par drošību, tad, ja slēpotājiem uz galvas uzkritīs egle, kur ir nograuzis mizgrauzis, tad droši vien tur veidojas diskusijas starp to, vai tas biotops ir tā vērts, vai Smeceres sila bāze, esot kā sporta infrastruktūra, ir tomēr būtiskāka. Un to lēmumu tajā reizē arī mēs kā pašvaldība nebijām vienīgie, kas pieņēmām. Tas bija saziņā ar valsts meža dienestu. Un tur ir tā nemitīgā diskusija tieši piepilsētu mežos, tieši vietās, kur saskaras daba, atpūta un tās sabiedrības intereses un varbūt kaut kādas tādas, rekreācijas, infrastruktūras intereses, jo tur mēs uz mežu vairs nevaram paskatīties kā uz mežu, kā uz dabu varbūt, bet mēs skatāmies no citā rakurs. Tas par Smeceres silu. Un tādas vietas mums ir vairums. Mums tiešām ir muižu parki, mums ir pilsparki, lielas teritorijas, kas ir parki arī esošas, neteiksim meža zemes, bet principā tas ir resurss, kas ir jāuztur un jākopj, un tādi mums ir tiešām ļoti daudz. Tas tā diskusijā varbūt kādam arī ir komentārs. Labdien! Esmu Ekosolu dabas eksperts un jau ilgu laiku, vismaz 20 gadus strādājis Latvijā dažādās vietās ar biotopiem, piedalīsies dabas aizsardzības plānu rakstīšanā un dažādās lietās. Man ļoti interesēja jūsu jautājums par parkiem. Un, ka jūs teicāt, ka jūsu pašvaldība nezina, ko ar tiem parkiem īsti darīt. Tad te ir jāsaprot, vai viena daļa cilvēku uzskata, ka parkā nedaram neko un audzējam tur biotopu, vai, ja pašvaldībai tas interesē, tad kārtojam lietas tālāk un attīstam parku, atjaunojam viņu, cik tas iespējams, izkopjam un veidojam parka infrastruktūru un sakārtojam dokumentāciju vienkārši. Jā, bet tur jau atšķirās parks nav īsti meža zeme. Tas pakļaujās citam meža apsaimniekošanas veidam. Jā, bet jautājums, vai viņš ir šajos 2300 hektāros, kas ir iedots mums, lai viņu analizētu, vai tie ir vēl atsevišķi citi? Tie ir vēl atsevišķi citas teritorijas, jo parks tā nav meža zeme, tāpat kā kapsēta, manuprāt, arī nav meža zeme. Tas ir vēl citas, jā. Zemes lietošanas veids, kas īstenībā. Šeit es vairāk tieši par to Smeceres sila bāzi, kas ir piepilsētai esošana milzīga vienpalaina meža teritorija, kur tā apsaimniekošana, mežsaimnieciska apsaimniekošana brīžiem kļūst sekundāra. Primāri kļūst rekreācija. Tas ir zināms, jā. Piepilsētas meži, viņi arī par cik ir tā aizsardzības zona piepilsētē, jā, tur bieži vien ir vecāki meži ar lielāku vecuma struktūru, arī ar daudz bioloģiskajām vērtībām, līdz ar to un jāmēģina viņus sabalansēt. Un ar ko es noteikti jūs varu apbēdināt, kaut vai es neesmu izteigājis Madonas apkārtas mežus, noteikti jums problēma ir arī invazīvās sugas. Latvānis un ne tikai dažādi koki krūmi, tādi kā ir Pierīgā, tādi kā ir Daugavpilī, jo esmu no Daugavpils puses noteikti. Zeltslotiņa, Karagāna, Sprigane, lielā, mazā, jā, un tas arī
mēs esam bagāta valsts. Jā, tā ir daudzveidība, ar ko ir jācīnās, jo tur arī nāk klāt direktīvas sugas. Un ar tām mums būs aizvien vairāk jācīnās, gan valsts mērogā. Mums jācīnās arī ar kaitēkļiem, kur, teiksim, ja paskatījāmies tajā pašā kartē, man ir Bērzonas un Mācienes pagasts. Tur vienā pagastā man ir Krustkalna un dabas rezervāts, otrā man ir Gaizenkalna jeb Vidzemes šīs Vestienes aizsargājumā ainavu apvidus. Visai saimnieciskai darbībai tas ir diezgan, teiksim, aprobežojošais moments. Un no Krustkalna rezervātā ļoti skaisti man nāk virsū 8 zobes. Tad, kad ir, teiksim, šī nebija labvēlīga vasara, tā pieredze. Man bija vēsāks, kas bija, Man visi blakus zemnieki, arī mūsu meža cieta, Un, ja blakus netiek apkarots, netiek nekas darīts, mēs visi ciešam no tā. Dabas aizsardzības pārvalde aplaudē, kas tur tagad būs? Struktūras mūs, tas ir nebeidzams stāsts. Jā, bet, ja paskatāmies tā no saimnieciskā viedokļa, tā ir invāzija, visi šie te rezervāti, tā invāzija pret saimniecisku darbību. Es laikam šoreiz tikai varētu paust savu personīgo viedokli, jo arī esmu pastrādājis Latvijas valsts mežos un arī kaut ko dzirdējis par izgrauzi. Man liekas, tas ir never ending story, tāpat kā zeltsotiņa, un mēs neizcīnīsimies. Arī nelīdzēs rezervātos koku izciršanā. Nav jau runa par izciršanu. Jāsaimnieko. Bet redziet, tā ir kaut kāda teritorija, kurā nesaimnieko kaut kādu apsvērumu dēļ, vai tas ir dabas rezervāts, vai tā ir militārā bāze, kurā necert aktīvu mežu, un tur tas izgrauzis uz to laiku ļoti, ļoti izplatās. Militārās bāzēs apsaimnieko ir speciāli militārās bāzēs mežziņi, kas bet kādu laiku nedarot, ir ļoti daudz. Bīstamās audzes ik pēc laika izņem. Nav ties tajā pat Lāču silā, ja jūs konkrēti gribat zināt alūksnē, ir mežzinis, kas brauc skatīties un veids korekcijas un veids izstrādi, lai neievērotos šis te kaitējums. Tā nav neko nekā. Es zinu, ka pie Daugavpils viņš savērojās, kamēr paplašināja to datu bāzi, militāro bāzi. Ar viņu principā var cīnīties. Es savā privātajā mežā ar viņu diezgan veiksmīgi cīnījos, bet tas ir tā mazās platībās un intensīvi uzreiz, kad viņš tikko kā parādās. Visi koki jāizved ārā un nekas nedrīkst palikt mežā no tiem bojātiem kokiem. Tas ir cits stāsts. Bet mums ir problēma cita. Mums vispār nav tādas kategorijas, jeb grupas kā mežstrādnieks. Mums pašvaldībā nav. Un līdz ar to arī pašvaldībai kā tādai nav paredzēta mežsaimnieciskā darbība. Ko tad mēs tikai pārdodam? Izsolēs visu, man sadeva pa nagiem, kad mēs vēl kādu, teiksim, izstrādājām tās pašas kopšanas cirtes. Mūsu darbība, jau mūsu budžeta plānošana nav vērsta uz to, lai mēs šādu te darbību izdarītu. Mums atliek tikai pārdot. Vai tas ir saimnieciski? Es domāju, nē. Jo man jau nav naudas, teiksim, budžetā nav paredzēts, lai mēs koptu mežu. Nav. Par ko mēs varam runāt? Viņš tāpēc atšķiras no Rīgas mežiem, kur ir viņiem tie vēsturiskie meži milzīgi. Tur ir pilnīgi cits stāsts, ja jūs tā gribat salīdzināt. Viņš nav salīdzināms. Neviena mežstrādnieka, neviena grama naudas. Ja es tagad šajā gadā mežiem gribēšu kaut ko ielikt un izdarīt, tad man no kaut kā ir jāatrauj nost. Jo es atpakaļ budžetā to naudu labākajā gadījumā dabūju nākošajā gadā. Man tā kā šī gadā man nav pat ko no kā maksāt. Ne tiem stādiem, ne arī tiem darbiem. Tā kā...
Labdien! Aigars, domas priekšsēdētāja vietnieks. Atgar, ja tu tik čaklis būtu tērējot savu piešķirto naudu, pēc kuras tu tagad tiecies, tad es būtu 3 reizes priecīgāks. Bet kāpēc vispār mēs šeit esam sapulcējušies? Pilnīga taisnība. 6. jautājums. Kāda ir jūsu pieredze mežu apsaimniekošanā pašvaldības? 0, apaļa 0. Tagad šis 5. gads, kad es šī mājā sēžu, arī no 2005. gada vēl pagastā strādājot mērķtiecīgi. Par meža apsaimniekošanu vispār mēs neesam runājuši. Šis ir pirmais mirklis, kad mēs to sākam darīt. Un šeit es nenācu sniegt atbildes, šeit es nācu uzdot jautājumus. Un atbildes uz tiem jautājumiem es gaidu šobrīd no izstrādātājiem un no šīs sapulces un no nākošajām sapulcēm. Kāda tad būtu tā mūsu vīzija, kā strādāt, kādā virzienā strādāt? Vai iet Rīgas piemēru dibināt mums SIA vai aģentūru, kas apsaimnieko mežus, vai te arī jau šis tas priekšā pateikts ir sadarbojoties ar privātiem uzņēmējiem. Šobrīd mēs gaidām uz to atbildes. Un no tām meža naudām, Edgar, arī tev atlec. Arī tev atlec, nestāsti, ka neatlec. Tas gan. Jā. Ir ieslēgts viņš, ja? Viņš saka, mēs laika ir Jā. Vēlreiz, varbūt es pie Amandas tā stāsta par Smeceres silu. Tas ir ļoti, ļoti pareizi uzdots jautājums, un mēs Latvijā jau daudz, kur tam ir iziet cauri, tas mūžīgais jautājums, jā, vai uzskatīs uz galvas vai nē. Un, protams, ka tādā vietā, kur ir sports un rekreācija, ja, tas ir Gaujas Nacionālais parks, kur, piemēram, gadiem ir iziets, gadu desmitiem tam iziets cauri, ja. Ka principā nedrīkst būt tik bīstami koki kaut kur tuvu pie trasēm vai tuvu pie takām, ka viņi tiešām varētu uzkrist virsū, un lai arī kāds tur būtu stingrais režīms. Un te jau nav, jā, teiksim, nekāda stingro režīma, nekā tāda. Jā, tur brīvi var darīt visu, ko vajag. Jā, un pat, teiksim, Nacionālajā parkā, kur ir tāda stingrā režīma vietas, arī tur tie bīstamie koki tiek novākti un tiek atrasts ceļš, kā to pamatot un izdarīt. Tā kā noteikti tur sports kā Madona ir prioritāte neapšaubāmi. Tas ir ļoti pareizi un labi, kā jūs tur dariet. Un vēl par tiem parkiem, ko pieminējāt, nākošais moments par parkiem. Tur arī ir tā, ka ir vietas, kur noteikti var sakopt parku un paralēli būt arī vietas, kur ir dabas daudzveidība. Tas neizslēdz viens otru. Varbūt liela ozoli, kur dzīvo laba dabas daudzveidība. Jā. Varbūt saliņas, kas ir tieši ļoti interesantas no dabas daudzveidības, un tas neizslēdz, ka tur var būt forši iekārtoti celiņi un cilvēki tur var nodarboties ar sportu, veselības turismu un daudzām šīm lietām, kas, principā ir pašvaldības funkcija lielā mērā. Un paskatāmies, Latvijā pat ir daudz piemēru, nerunāsim par ārzemēm. Jā, kaut vai, ja nemaldos, Kangaru kalnu veselības taka, jā, kas arī ir principā natūras teritorijā, tur biotopi visapkārt, jā, bet cilvēkiem ir speciāla taka veselības treniņiem, veselības turismam un viss tas papildina viens otru. Tā kā tās iespējas nav viss savstarpēji izslēdzošas. Jā. Pilnīgi noteikti. Tas parku jautājums ir pavisam varbūt paralēls, jā, tas varbūt šajā nemaz neietilpst. Tā kā tādi daži varbūt ieteikumi. Un te bija tas moments, ka nav naudas un neko nevar izdarīt, to meža apsaimniekošanu. Arī tur ir savs ceļš, ko es varu ieteikt pilnīgi konkrēti. Ir lietas, kad ir iespējas piesaistīt varbūt ne meža apsaimniekošanai, bet, piemēram, ja jūs veidojat kaut kādas struktūras, kaut kādas rekreācijas, veselības un citas struktūras no citām projektu sadaļām, Ramons zina noteikti, kā to darīt, no citiem, teiksim, nacionālās programmas
SAM mērķiem, ja, kur ir speciāli īstenot šo rīcību grupu, ir vajadzīga neliela meža apsaimniekošana, lai īstenotu to pamatrīcību, kam ir pieteikts projekts. Teiksim, kaut vai šī veselības struktūra vai taku struktūra, vai arī sporta struktūras, kas tiek veidotas, vai izziņas struktūras, kas ir vēl plašāks jēdziens, ko var labāk integrēt dažādos plānojumos. Un viņiem ir savi līdzekļi katram paredzēti. Un šos līdzekļus var noteikti arī pavirzīt kaut kādā mērā tajā apsaimniekošanai, kas tur ir tajā brīdī nepieciešama, lai to projektu realizētu. Nu, tas viss ir tā kā saliekams pa klucīšiem, tā skaistā mozaika kopā. Un tā stratēģija, ko jūs tagad veidojat, tas tā kā lietussargs, kur tie visi klucīši saliekās iekšā, un tad jūs viņiem attiecīgi saistiet tās naudiņas un darbības klāt. Paldies! Tā, laikam, tāda atzīšanās, jāsaka, pašvaldība nav labs meža apsaimniekotājs. Un es domāju, ka mēs uz to arī tā ļoti nepretendējam daudz iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas resurss, kāds mums ir, kā mēs to varam darīt, un otrkārt, arī tie normatīvie akti, kas mums nosaka, kuru procesu mēs vispār varam darīt. Un Helmuts, mūsu mežzinis, es domāju, vislabāk to saprot. Viņš ir atnācis no privāta sektora, viņš strādājis meža apsaimniekošanas uzņēmumā, un šobrīd nonākot pašvaldībā, es domāju, ka viņam brīžiem ir izmisums no tā, kā mēs darām lietas, un ir kaut kādas lietas, kuras mēs, diemžēl, nevaram darīt savādāk. Un tādēļ tas jautājums pašvaldība vai privātie uzņēmēji, mežu apsaimniekotājs, tas ir ļoti labs, un es labprāt, uzdotu vairākiem no jums, vai pašvaldībai ir vispār jāapsaimnieko meži. Jo tā pieeja, jāsaka, pēdējie 5 gadi jūs redzējāt cirsmas, cik un ko daudz mēs esam cirtuši, bet mēs jau esam arī virkni pašvaldības īpašumu pārdevuši, kas ir īpašumi ar mežiem. Tas nozīmē, ka mēs no viņiem tādā veidā tikām vaļā, nevis izcirtām un pēc tam atjaunojām, bet pārdevām viņu kā īpašumu visu ar mežaudzi. Tā kā es domāju, ka arī tie dati varbūt ir vērts viņus paskatīties, cik pēdējo 5 gadu laikā mēs esam pārdevuši īpašumus, kur ir virsū mežs bijis. Jo tas ir arī viens no veidiem, kā mēs nosacīti apsaimniekojam mežu. Mēs no viņu tiekam vaļā kaut kādā mērā. Tā kā es domāju, kādēļ tām pašvaldībām iet tik grūti ar mežu apsaimniekošanu. Tas ir tas iemesls, tas normatīvais regulējums, kurš mums pasaka izsole, iepirkums, un tas viss ir dienas, nedēļas ar pakalpojumu izcērtam, gribam pēc tam cirsmā no krautuves pārdot. Kamēr mums atbrauc novērtē, kamēr mēs palaižam to izsoli, tikmēr tā koksne ir beigta. Mēs īsti šādi pat nevaram rīkoties. Tad vienīgais veids ir, mēs atdodam uzreiz visu cirsmu. Varbūt, ka tas nemaz nav saimnieciski izdevīgāk vai saimnieciskāk. Tas pārdomas no manas puses. Jā. Es īstenībā esmu bijis klāt pie šitās pašas visas meža saimniecības no A līdz Z, piemēram, jo jūs redzēt šīs tabulās Ļaudonā Strīdespurs, Lapupurs. Es saprotu, ka Lapupurvā vēl nav sakārtota zemes grāmata līdz galam. Nav līdz galam, jā. Savā laikā, kad biju Ļaudonā pa deputātiem, es ar Bardovsku Andri arī, toreiz mežsargs viņš bija, mēs nocīnījāmies, lai tie 200 hektāri pašvaldībai būtu. Tad, kad es pārgāju projām strādāt jau uz Aronu, Liezēra Aronas pagastu, tur intensīvi visu tirgoja ārā, pa labi, pa kreisi. Kurš bija priekšnieks vai kā tur, to mēs tagad neanalizēsim. Bet tur no meža platībām pašvaldība tika pat neizcērtot ārā, projām, karjeriem, visiem, kam tikai, lai tiktu vaļā. Ļaudonā bija tas uzkrājums, tas gan Strīdespurs, Lapupurs un Strīdespurs. Tā kā es redzēju, kāda tā saimniekošana notiek, kā ar to var tikt galā. Kas ir tagad pēdējos gados noticis pašvaldībā, to es neņemos spriest, bet visādā gadījumā, ieejot tajā Lapupurvā,
Es noskatījos, jā, tur ir normāli, jau ir arī izkoptas jaunaudzes, bet tās ir koptas apmēram 10 gadus atpakaļ. Jā. Nu, ja nekops mežus, tur aizaugs, piedodiet, viens džunglis un nekas tur nebūs. Var pat neiestādīt. Es zinu, arī ir bijušas vairāki semināri, pavasarī stādīts tajās vietās, tāpēc, ka ir bāze, kas ir pašvaldībai pamesta. Ja? Runājot par dabas aizsardzību, ja es tā skatos. Ja? Un otra lieta, ko es gribētu varbūt runāt par, tika minēts, ka mēs baltalksni nomainīsim pret kaut ko. Nemaz jau tas nav tik vienkārši. Aiviekstes, piemēram, Aiviekstes Palienā, kur ir, jā, tur pamatā pašvaldībai tie 3,8, ja es nemaldos, bija pašvaldībai piedarošās audzes, un tie kā pamatā ir baltalkšņi, bet šajos baltalkšņos viņi nav šī vietā kailcirtē nocertami, nav atjaunojami, viņiem praktiski veicama tik vai nu sanitārā vienlaidus, kad būs kaut kāda stihija vai vēgāze vai kas, vai nu izlases cirtē. Ja? Un respektīvi, jā, tie baltalkņi praktiski sabrukuši, kur aug cauri ievas, izaugušas cauri, nu tas skats no mežsaimnieka viedokļa, nemaz ne tas labākais. Varbūt dabas viedokļi, tie kukaiņi tur ir saviesušies, kam viņi tur ļoti patīk, jā, viņi tur ir. Un nākošais, ja ko es gribētu teikt par šo dabas aizsardzību, nav neviens te laukos pretī par kaut kādām liekām, bet saprotiet, ja mēs aizējam kaut kādās dogmās, te ir jādzīvo, mums jācīnās, lai te dzīvotu pēc iespējas cilvēks paliktu šīs te vidē, šos te laukos. Ja mēs viņu ar šausmīgiem aizliegumiem mēģināsim iznīdēt laukā no šīs te lauku vides, nebūs. Cilvēks aizies labākajā gadījumā uz Rīgu, sliktākajā gadījumā uz ārzemēm. Tā kā šeit līdzsvaram starp ekonomiku, sociālo un dabu ir jābūt, nevis dogmā iet. Madonas novadā ir ļoti daudz dabas aizsardzību teritoriju. Viņas ir augstvērtīgas vietām, bet vietām ir, piedodiet, tā kā Kruskalnu rezervāts, kur visi sabiris jau viss sadrupis, un to redzam mēs, kāds pamazam katru gadu krīt Katru nedēļu krīt uz ceļa pa sausai eglē, apdraud cilvēku drošību. Kad būs pieņemts lēmums, kad varēs kaut ko darīt, lai vismaz cilvēks būtu pasargāts, to es nezinu. Ja? Bet, ko es vēl gribu teikt, nepieņemiet viens pret vienu kaut kādas domas, kā Rīgā dara un kā mums. Mums te nav cilvēka. Rīgā ir rekreācijas slodze tāda, ka tik turies. Mums te nav cilvēka. Nevaram mēs pieņemt viens pret vienu. Un saprotiet arī pareizi, ka dabas aizsardzība tas arī kādam ir bizness. Bet labi, mums īstenībā ļoti maz vairs palicis. Mēs esam drusciņi izjaukuši to dienas kārtību, bet man liekas, es to neskatās sliktā nozīmē. Viss organiski noticies, jo es teiktu, ka mums diskusijas un rekomendāciju daļa jau notika. Rekomendācijas gan nevienas neuzrakstījāt, tā kā ja tomēr gribiet, lai tas ieiet vēsturē, tad pirms došanās projām pie tā tuvākā galda, tur, kur ir tās dzeltenās līglapiņas, lūdzu sarakstiet visu kaut ko, mēs mēģināsim to apkopot un kaut kā integrēt. Plus tam visam, jā, mēs arī paņemsim, protams, un rūpīgi izskatīsim tās atbildes vai ieteikumus, kas bija arī šajā aptaujā. Un tad, jā, ātri es iziešu cauri tam kopsavilkumam. Kopumā aktivitāte varbūt nebija baigi liela, bet, ņemot vairāk, ka latviešiem vispār nekās aktivitātes nav lielas, izņemot Stambulas konvencijas cīņas, bet visādi citādi mēs esam diezgan pakūtri. Un tātad šajā aptaujā piedalījās 44 cilvēki. Ja? Jā, un tad, kas izrādījās, ka gandrīz puse ir vismaz reizi bijusi pašvaldības mežos, kas ir, man liekas, ļoti... Es pateiktu tā, ka drīzāk, tāpēc, ka pateicoties Meceres silā slēpošanas bāzē, mēs zinām, ka tas ir pašvaldības mežs, tāpēc tā var ierakstīt. Jo, ja es strādāju ikdienā mežā, tagad man likās, šogad beidzot uzzināju, tur pašvaldība ir mežs, tur pašvaldība ir mežs, tad vispār man nebija nejausmas, ka tas ir pašvaldība. Bet es varbūt pat arī ir, tā kā labi, ka nezinu, kurš ir kam mežs. Tā kā... Tagad var atpazīt. Jā? Jā. Ok.
Nu, labi, tad jā, bet ne, tas, protams, ar mazliet humoru, jā, jo es arī domāju, ka cilvēki šādi atbild, jā, varbūt es par tos Meceres mežu neiedomājos, vienkārši varbūt cilvēki vispār uztvēra jautājumu, cik reizes jūs vispār esiet mežā, jā, nu tā kā, un tā kā par cik Madonas novadā ir daudz mežu, tad visdrīzāk arī daudz tiešām tur tiek. Tad par funkcijām. Mums nav tāda ļoti dziļa socioloģiskā kopsavilkums šim visam, bet es teiktu, ka te droši vien būtu interesanti arī papētīt, jo te ir diezgan pretrunīgas lietas arī ar nākamajiem slaidiem. Bet tā kā šis, piemēram, rāda jautājums, ka vislielākais, galvenai funkcijai daudz domā, ka ir ainavas un kultūrvēsturisko vērtību uzturēšana ir jābūt lielākajai funkcijai. Un tad ilgtspējīga koksnes un citu resursu izmantošana un iedzīvotu atpūta un rekreācija. Bet tad principā varētu teikt tā, ka ja mēs skatāmies no ekosistēmu pakalpojumu tās prizmas, par ko bija tajā pirmajā prezentācija daļā, tad proti par šo kultūras pakalpojumiem, jeb atpūtas un kultūrvēsturisko, tad ir Madonas aptaujas dalībniekiem ļoti svarīgi. Un diemžēl, mums kā man personīgi, es teikšu kā no dabas uzņēmuma, tad dabas un bioloģiskā daudzveidība un klimata regulēšana pagaidām vēl nav baigi aktuāli. Bet ir tomēr. Tad šeit par prioritātēm tad drusku mainās, un tad jau ir no prioritātēm tomēr aptaujātie vairāk uzskatījā, ka meža ilgtspējīga kopšana un atjaunošana ir prioritāte pašvaldībai. Bet, kā mēs šeit dzirdējām ar iepriekš diskusiju daļā, tad tam ir dažādi objektīvi, drīzāk, varbūt dažreiz nevienmēr objektīvi, bet arī ierobežojumi. Tālāk par nākotni raugoties, tad lielākā daļa šeit atkal tomēr jau arī atzīmē saimnieciskās darbības sabalansētību ar dabas aizsardzību. Un otra populārākā atbilde ir, kad vairāk vērsts uz dabas un rekreācijas vērtībām. Proti, apsaimniekošanai būtu jābūt. Un saimnieciskā darbība un ieņēmumi ir tikai piekdaļa no respondentiem atzinuši. Sabalansēt saimniecisko un daba, tad, ja ir saimnieciskā klāt pie tā, tie 20% kur būs... Nē, es saku, šeit mums nav, jo ir tā, ka zinātnieki, kas specializējas sociālajās zinātnēs, viņi no šitā var izdarīt vēl dažādus dziļākus. Mēs neesam to šajā brīdī darījuši. Varbūt mēs pieaicināsim arī sociologu. Vienīgais ierobežojums problēma varētu būt tāda, ka tādai ļoti labai analīzē drusku par maz respondentu ir tāda, ka tas tā kā 44 nav ļoti, ļoti reprezentatīvi. Vēl es varu pateikt, ka vismaz es tā darīju, slikšķinātās atbildes vairākas, jo es nav jau viens mežs, par ko es runāju, meži ir dažādi, un tad mans viedoklis būtu vienā ir jādara tas, otrā ir tas. Līdz ar to, mans bija tur vairāk. Okay. Jūs gan neļāvāt, ka visur tā darīt, bet tur, kur jūs ļāvāt, es to darīju. Okay. Tad par rekreāciju bija jau specifiskāk, tad dabas takas un izglītojošie maršruti. Man gan labi, tas manas domas, es domāju, ka Madonas apkārtnē, man liekas, ka ir diezgan laba tā infrastruktūra, bet varbūt es kļūdos, nezinu, man liekas, ka pie visa ir, bet man varbūt ir ļoti ierobežots skatījums. Es tur domāju par vestienu, par gaiziņu, par kaut ko. Es pieņemu, ka varbūt nav ļoti tādas gaizīmētas, bet tā sajūta ir kā ir maršruta, bet varbūt arī tomēr tā nav. Un tas arī viss, jā. Šie ir galvenie. Bija tie slaidi vairāki, bet jā, mēs izcēlām tādus varbūt būtiskākos, kas parādījās, jo daži bija tādi socioloģiski interesanti, un jā, mēs tad iespējams palūksim savam sociologam vairāk to visu izanalizēt, ja viņš uzskatīs to par iedzīgu. Un, ja kas, šeit ir mūsu kontakti, ja jums interesē, es nezinu, arī pēc šīs sarunas, jūs kaut ko atcerieties pēkšņi, jums liekas, hei, aizmirsu to pateikt vai šo pateikt, lūdzu informāciju, zvaniet, mēs mēģināsim to visu apkopot. Droši vien tas ir līdz kaut kādam decembra
sākumam, jo kaut kādā brīdī mums tas viss būs jāizver ciet. Bet es teiktu, ka novembra laikā jūs noteikti vēl variet ar mums par šo sazināties. Mans ierosinājums varbūt vēlreiz jūs varat palaist aptauju. Mēs arī tur vairāk pašēros, arī šeit klātesošie cilvēki vairāk padalīsies ar to, un tā kopa būs lielāka. Mēs varam pamēģināt, bet tad ar ļoti ierobežotu laiku. Es teiktu, ka tā mēs mājās braucot varam pārunāt, sazināties arī ar mūsu to socioloģiju. Un, ja tas der, un ir iespējams, mēs varam palaist to. Kaut kā tas links ir pie jums arī, ne? Man liekas, jūs paši arī viņu. Tā kā jā, jūs varbūt variet viņu iemest, bet tur tiešām būtu tā, ka tad jāpasaka, ko tad? Uz 5? Nē, es teiktu, jā, ka tas ir uz kaut kā tiešām nedēļu vai kaut ko tādu vēl no šodienas. Un tad ir, nav. Jo mums ir arī jābeidz, mums tiešām esam tajā fāzē, ka mums ļoti aktīvi ir jāsāk viss šis apkopot, arī savas domas un kaut kāds redzējums, un tas apsaimniekošanas plāns jāsaliek, jo šis vairāk bija tas darbs tā kā saprast, kas tad jums ir tiem mežiem, kādi viņi izskatās. Un tā, protams, ideālā pasaulē vēl būtu tāds, ka Gunta būtu vismaz daļu izstaigājusi, bet tas priekš nākošā plāna, 37. gadā, ne, vai 30. Jūs teicāt, ka uzņēmumi bija 2 gadi pieredze, bet kā jums liekas, vai šis izstrādātais dokuments man pašvaldības apkārtnās pievērst uzmanību vai labāk rūpēties par mežiem? Es tikai vienmēr, man liekas, ka mums ir pieredze, droši vien, ja mēs saliekam, ir dažādos griezumos daudz garāka. Tā kā vienkārši mēs esam šajā uzņēmumu formā satikušies un tik īsti. Es teiktu, ka tas vienmēr ir ļoti atkarīgs no tomēr katras pašvaldības vai pasūtītāja. Citi tam pieiet formālāk, citam tas ir vajadzīgs ķeksītim, cits, tiešām to aktīvi izmanto un grib darīt. Es ceru un ticu, ka Madonā tas ir arī tiešām kaut ko praktiski ar to varbūt tas palīdzēs dokuments un viņš tiks kaut kādā veidā ņemts vērā, bet tas tomēr ir uz pašvaldības. Jā, mēs varam iedot, kā mēs arī redzam, savā ziņā es redzu, piemēram, es gan neesmu šī dokumenta izstrādātājs, kā rakstītājs, es neesmu tas eksperts, kas viņu saliks kopā, bet es domāju, mēs arī šodien runājām te pirms, ka ir jau dažādi arī tie piegājieni. Man liktos ideāli, ja mēs iedodam kaut kādus, varbūt virspusīgi redzējumi par kaut kādiem iespējamiem scenārijiem, un katras scenārija, kaut kādas galvenās darbības, un tad plusus un mīnusus, piemēram. Jo atkal, droši vien jau, ka mūsdienās var paskatoties uz Madonas mežu, ja tas būtu tā kā taktika un pašvaldība izvēlētos ļoti saimniecisku pieeju, tad droši vien tas būtu viens darbību kopums, kas ir jāveic. Un, ja, piemēram, pašvaldība teiktu, nē, labi, mēs tomēr līdzīgi Rīgas mežiem gribam tur iet bioloģiskās daudzveidības virzienā vai kas, tas jau droši vien ir drusciņi citu darbību kopums, kuras kaut kādā brīdī pārklājās, bet tur tās taktikas varētu arī atšķirties. Un līdz ar to mēs nevaram pateikt pašvaldībai, kas viņai ir jādara. Mēs varam uztaisam šo bildi, kāda viņa ir, un tad uzrakstīt to savu redzējumu un kaut kādus scenārijus, bet tas, ko pašvaldība jau vienmēr var, jebkurš pasūtītājs var izvēlēties un ievērot, neievērot, darīt to pilnā apmērā, darīt to mazākā apmērā, teikt, ka budžets ļauj, budžets neļauj, tas vienmēr mainās kaut kādas atkal valsts prioritātes pēkšņi vai pašvaldībām, tas viss ir vienmēr ļoti mainīgi. Dažādajām iespējām, kādas parādās, kādas pirms 5 gadiem vispār nebija aktuāls. Droši vien tāpēc mēs gribētu uz šo mežu apsaimniekošanu paskatīties arī no tām dažādajām pusēm. Nevis uztaisīt vienu sarakstību no pašvaldības mežiem, šito cērtam, šitam izlasa, šitam kalicita, šito pārdodam. Arī tā varētu tam visam pieiet, gaužām vienkārši. Bet droši vien ir vērts pavērtēt un paskatīties un kaut kādu nākotni saredzēt arī vēl citas iespējas, kā tos mežus izmantot. Mūsu doma nebija noteikti sniegt sarakstu ar plānotajām cirstām un kaut kur tādu. Uzņēmums ir vērts uz vidas risinājumiem, un tad mēs piedāvāt tos labākos risinājumus. Bet jūs neesat domājuši, ka vajadzētu mums ieteikt, piemēram, mežaudzēs
tomēr attīstīt vērtīgāko sugu izplatību, arī izkopt, lai būtu vērtīgākas sugas, nevis, teiksim, tas šrots, kas mums tur ieradījās mūsu mežos tieši. Es jau gan teiktu, ka es ielīduši, tas tāpēc šrots jau varbūt veidojas ne jau tāpēc, kas tur ir ielicis, bet kā viņš ir ielicis. Jā, tas jau tā suga. Nu, ja valdošās, teiksim, pirmā stāva praktiski, jā, tas ir nocirsts, kopšanas nav bijis, jā, kas tur veidot? Ja viņš ir ielicis bērns, tad suga jau mums likta. Nē, ja ielicis bērns, tas ir ja ir pāraugus. Tikai tas, ka viņš ir pāraudzis, viss tur tāds kā stiepļi, viņš nav koks, suga jau labi. Bet vai vērtīgi? Kā suga? Jā. Es domāju, ka vērtīgi, tikai vērtīgi. Ja nav koks, tāpēc mēs nevērtīgs. Pamežiem ir. Viss mums ir tas nelaimīgais pamežs. Kāpēc prezentācijai nepatīk šis slaids? Mēs vairāk, tomēr tas apsaimniekošanas plāns, kā arī es redzu, mēs, protams, savu iespēju robežās arī pieskārsimies kaut kādai mežsaimniecības jomai un kaut kādai loģikai, bet kopumā tas ir vairāk tāds tomēr stratēģijas dokuments. Mēs ļoti, tur tiešām nebūs, kā Gunta teica, ļoti taktiski un specifiski pateikts, kuros gados, kādā secībā, kas ir jāgriež. Tas jau ir droši vien citu dokumentu vai citu konsultantu jautājums, jo mēs tādu ļoti striktu mežstrādes ceļu karti mēs nenodosim. Tas nav šī dokumenta. Šī bāzes jau mēs to tālāko ļoti labi arī paši varēsim saplānot. Savu zināmi tie dati par pašvaldības mežiem, jo tas, kas ir šī brīža lielākā problēma, ka mēs to kopaini neesam varējuši tā līdz galam ieraudzīt. Jo sevišķi tagad pēc reformas nāca vēl viens novads, tagad vēl viens novads, un tā saimniecība nemitīgi mainās, ka tas viens mežs ir tik milzīgā teritorijā, lai viņš no Katrīnas aizdotos līdz Indrāniem, viņam ir viena ceļā jāpavada braukājot šur. Tā meža apsekošana, pāraudzīšana ir diezgan liels izaicinājums. Bet ir būs imāns, ko mājas teritorija ievietot divus mežģinus, jo mēs arī nevarēsim jums izanalizējot tos datus, ko jūs jums iedodiet, pateikt, kāda apakšā ir tā mērķa. Mēs raudzam, kas tur ir aizdevusi apakšā, ko formulām neviens nevar nosīt. Mums nav bijis uzdevums un arī nav laika tajā laika rāmī aizbraukt kaut uz vienu mežu tajā. Mēs mazliet testovīt. Jo no tā mēs neesam izsnāt, ka tur ir krūmi, ka tur ir apakšā iepas, ka tur ir vajadzīga kopšana, nav vajadzīga kopšana, ir izkopšana. Bet kā no tiem apakšā vismaz to kādu struktūru ir plānots mēģināt? Vismaz ar strādniekiem, kas var par to izdarīt. Labi, nav teiksim mums, bet tad šeit struktūra. Pagaidīsim, lai mums iedod pilnus priekšlikumus zinātniekiem, vai to skatīsimies jau pirmajā savā uzmācībā teicu, šis ir gribu saņemt atbildes, kā mums būtu labāk, vai mums pašiem augot štātu ar tām augām, pēc tām augusājiem. Tu stādies priekšā, kādu mēs dabūsim? Es strādājos priekšā, ko šī tāda. Tā kā varbūt skatoties uz to, pirksim atkal pašu video, uz to mežikums. Varbūt vai? Būtu labi tas, ka viņi katru iepirkumu nemainītos. Tā mūsu politiku mēs varam veidot vispārējo vienošanos, mēs varam saklāpot kopumās cišķus un pirkt apjaukt 2 gadiem, kāpēc Eiropas Savienības sniegšana. Iepirkums būs gada, tad mēs varam nopirkt 2 gadiem, un kas mums jābūt skaidrai politikai. Šobrīd man ir nav atbilžu, lai es pats nevišu sevis pateiktu, kā rīkoties. To, ka mēs paši neieliksim štatos, ja mēs taisam sijātu, Madonas Kāda meža ir kāda doma? Bet, īsti nezinu, vai tas mums izdevās. Bet nebūs tas pats variants. Nebūs tas viesarpārdzes, ko Gatei, ka tur bija viss. Jā, ka viss tas
beigās neatbilst likumdošanai. Tā nav pašvaldības policija, jo konkurences padome mums skaidri un gaiši uzrakstījusi par Madonas slimnīcu visi kārtībā. Ārstējot cilvēkus. Bet to morgu gan atdodiet privātām struktūrām, jo jums ir 3 atgadīšanas uzņēmumi, jums Madonā ir tirgus. Tā kā, parādīšu tekstu. Tā pārkās augā, viņam uzrakst iedodums tavā Madonā. Vai mums vēl kopā saukstīt? Nē, mēs paši droši vien šajā darbā vairs nē. Es nezinu, kā ir uz nodošanu, kāds ir plāns. Tas ir. Nodošanu noteikti to dokumentu gribēsim gan deputātiem, gan sabiedrībai parādīt. Jādomā, kāds tikai formāts būs, kā mēs Es domāju, ka tas būs janvārī. Līdz šī gada beigām mēs nevaram pastāvēt. Daži ierosinājumi. Visā šajā runājumā labāk paļīgi. Viens būtu tāds, ka, ja taisa vēl kādu aktuālu šādu, vajadzētu šīs pašas skaitļus, bet pilnīgi citā mērogā. Tomēr ar gardofoto apašām mežam plāniem. Un tad tie cilvēki, kas atnāk, tad kaut ko arī pateikt. Un varbūt, ka sagatavēt, jo, kad jūs jau tiešām redzēt to datu bāzes, kad tur ir aplūdes, vai tiešām ir ļoti slikti. Tad ar tiem nemocīties, bet paskatīties uz tiem, kur ir uz robežas rekreācija, kur ir uz robežas vežistrādi, kur uz robežas ir kaut kas, un tad padomāt par tām lietām, uztaisīt tādas darba grupas, vai Eiropas formātā, vai vēl kaut kādā, kur vienkārši pie galdiņiem cilvēki, tie, kas ir atnākuši kaut kādā tajā vietā, un uztaisīt vienu ēkļos, vienu Lubānā, vienu Madonā, Cesoinā, un tad iespējams, tur arī sanāk, jau Jāsaka, kā ir ar to sabiedrību. Man liekas, mums jau pieminēja. Tas ir neiespējami. Ja nav runa tiešām par Stambulas konvenciju, tad nenāk cilvēki. Daudz Stambulas konvenciju. Nē, bet mums netika organizēta, bet to laukumā bija 10,000. Nevajag Tāpēc es saku, mēs nevaram sevi, nedrīkstam sevi pielīdzināt Rīgai. Tāda nebija tik liels pacēlums. Iespējams, tas citreiz ir saistīts ar to, ka, ja man blakus pie manas zemes gabala sāk notikt kaut kādi darbi, tad tas mani sāk uztraukt. Un tad es sāku interesēties, un tāpat, kamēr viss ir tādā šādām līmenī, tikmēr jau tā sabiedrība ir ļoti sasniedzama. Bet tad varbūt ir jādara viltīgāk, tas gan tā nav varbūt korekti, bet tad tiem iedzīvotājiem ir tas uzaicinājumu uz šādiem pasākumiem jāformulē kaut kā tā, lai viņš, tā kā, piemēram, Madonas pašvaldībā esošo īpašumu atņemšanas vai atsavināšanas diskusija. Un tad viss domā, tagad kaut kas notiks ar manu īpašumu, tagad man kaut atņems. Un tad atnāk, viņi saka, nē, viss kārtībā, mēs runājam par pašvaldības īpašumā esošajiem īpašumiem. Un tad viss, bet jau ir atnāk. Viens vai divi cilvēki var būt daudz racionālāku priekšlikumu nekā 100. Tas arī ir. Vēl es jau gribēju pateikt, ka pēc mājas vecākais uz savai Dalsildu māju pasākumā, kad neinteresē šis pasākums, jau ir arī. Tad mēs nedrīkstam runāt. Tad atnāk viens cilvēks, kas ir runāt, un visi mēs aiziet mājas. Jā, to mēs trūksim. Tad viņam tos apsaimniekošanas jautājumus, kas daudz vienības. Un vēl viens ierosinājums varbūt novadam, cik saņemties vienreiz uztaisīt attīstības aģentūru, un attīstības aģentūra ir tā, vai apsaimniekošanas nozīmē. Tas ir ar cilvēkiem iesti. Nē, viss uzraugu apakšā, teiksim tā, vai Viņš Ramona piemēram, man visu laiku stāv prātā par savu vēstu, jo tā nav, tas nav pašvaldībām trūkst. Teikt tik daudz resursu par visu Latviju, kurš netiek izmantots, ja, kurš reāli būs. Un nezinām, cik gadus varbūt varam rakstīt kaut kādu vēstuli atklāt un visi parakstīties un sniegt priekšlikumus, lai izvērtētu. Nē, šobrīd mēs par tiem mežiem
nav īpašumā, par tiem mēs esam jau sagatavojuši. Principā pateicoties šī brīža plāna izstrādē, mēs tādu precīzāku dažus par to, cik tad ir tie hektāri, varējām savāt un konkrētus katastrus arī sūtīsim viņiem informācijā, jo tas ir tas, ar ko mēs muļājamies jau gadiem, un tā kā ik pa laikam informējam, tad saka, kur ir problēma, bet tā problēma ir ļoti daudziem novadiem, tas nav tikai tieši tā, kā jūs Atgriežoties pie mūsu datiem, 65% un 35%. Tie dati ir, viņi šobrīd nav mūsu, tā nav īsti par korektu. Ja es saku, 35% ir meži, kurus mēs nevaram reģistrēt zemes grāmatā. Zemes grāmata šobrīd neņems pretī, jo nav pieņems tas maģiskais teikums. Viss, kas ir piekritīgs pašvaldībai, reģistrējums zemes grāmatās pašvaldības vārdā. Likumdevējiem šās teikums kaut kur jāieliek zemes grāmatā. Tas ir valstiskā līmenī. Jā. Un no tiem 65, kas it kā ir mūsu, no tiem jāatņem vēl kaut kādi 15-20%, uz ko ir izbeigtas lietošanas tiesības, no kuras mēs tā kā, kungs ir, par ko es runāju. Es aptuveni. Bet tai pašā laikā nav mūsu. Jā, es aptuveni, bet es domāju, ka tos datus varētu iedot tikai jūs. Mēs tā kā viņus nevaram paši mums tad to sadalījumu. Tādu. Ja mēs, lai šo mežu, uz kuru ir izbeigtas lietošanas tiesības, reģistrētu zemes grāmatā, uzmērīšanai viens meža inventarizācijā, un mēs to visu izdarām, pie novērtēšanas tas, ko mēs būsim izdarījuši. Meža inventarizācija, tā skaitā, tas nepacels meža cenu, mēs būsim ieguldījušies, un šādās tajā brīdī viņi paņems, mēs šobrīd negribam vēl sākt darīt, kamēr mēs strādājam sācīgiem, ja viņš pasakais priekšu, tad mēs sākam to darīt, vai mēs neesam. Kāpēc tas necels cenu, ja tu labs mežs un dzērtos? Ir inventarizācijas izdevums strādāt, izteiktās lietošanas tiesībās mēs nevaram izīt. Tas nepacēl. Ja vērtētājs to nepasaka, un nepasaka tieši, mēs nevaram iekļūt. Mēs nevaram tas ir neķīgi, ka apzinātu šī opšanās. Tas ir vēl viena sadaļa īstenībā pie pašvaldības meža apsaimniekošanas. Tur nav ierakstīts zemes grāmatā savu īpašumu pašvaldību. Principā darbinieki gan ierakstīšu zemes grāmatā, gan samēr uztaisa visas inventarizācijas un principā pārējie novadīja dzīvotāji tāpat ir atkal zaudētojas, jo principā ir samaksājuši par šiem paņemtiem. Ja izpildījām lietošanas tiesībām, mēs nedrīkstam vienu centu pie tā, ko vērtētājs ir. Respektīvi, ne mērniecību, ne inventarizāciju, neko. Ja viņš to ir ieslēgis jau savā ciparā, vienkārši tā, un neko nepateicis, ka mums ir mēs apērējam tikai vienīgi ar ciparu, ko vērtētājs ir ierakstījis slēdzībā. Bet tas taču ir izdevumi, normāli izdevumi, man tas bišķi nesavar. Labi, relatīvi, cik liels īpašums, cik lielu darīšu, bet vienmēr, ka tas ir izdevums. Tā ir zemes reforma, kas mūsu valstī joprojām nav pabeigusies, tādēļ mēs risinam joprojām šādus jautājumus. Bet varbūt tagad tas īstais brīdis tieši to visu pacels. Patiesībā par zemes dienesta, teiksim, darbībā vai nedarbībā man ir savs viedoklis, es gribētu teikt, ka viņas ir bezjēdzīgas daudziem, bet ne jau vēl, ka viņu to ir priekšnieci nometa. Tas tā teiksim, nasla ir diezgan pasmīga. Mēs, piemēram, meža dienas ļoti smagi saskaramies ar to. Netur un netur kaut kā pilnīgi strādā kaut kur uz kaut kādu pusi, kur pēc papīriem visam ir jābūt kārtībā. Viss ir parakstīts, akti parakstīti, dabā nekā. Tas ļoti sarežģīts dzīve. Es nezinu. Jā, uz likumdošanu. Tas jau ir ārpus mūsu. Bet ierosinājums tev varbūt? Nē, mūsu ierosinājumi droši vien ir tāda vispār ļoti, ļoti maza, bet es biju iedomājies, ka viens no, par cik man ir tas arī kādreiz ar nekustamo īpašumu skāries diezgan daudz, tad
Jā, es zinu, ka šī lieta nav pabeigta visā valstī, un tad viens no bija doma, jā, ka mēs ieliksim, ka pašvaldība, es gan nezināju par visiem šiem šķēršiem, tagad tas ir jāpadomā, kā to korektāk iekļaut tajā visā ziņojumā. Es biju domājis, ka pašvaldības ir tās, kas slinko un nezinu, tur kaut kādu nesaprotamu iemeslu dēļ neieraksta zemes grāmatā, bet šodien es varbūt dzirdēju drusku jaunu informāciju, tāpēc mēs padomāsim, bet mēs noteikti kaut kā, tas būs viens no ieteikumiem, protams, sakārtot to īpašumu struktūru. Bet no mūsu puses tad droši vien paldies par to, ka uzklausījāt.